Mēbeles ir lieta, kas jāiegādājas katrai telpai ik pa laikam. Ir patīkami, ka cena iet roku rokā ar kvalitāti. SV Mēbeles veikals darbojas Rīgā jau 7 gadus. Kad no maza ofisa ar vienu darbinieku un mazu kafijas galdiņu, tas ir izaudzis par plašu veikalu 2 stāvos, ar gandrīz 800 kvadrātmetru lielu platību un milzīgu mēbeļu piedāvājumu. Veikalā var iegādāties gan dīvānus un sekcijas, gan virtuves mēbeles un bērnistabas mēbeles, gan arī pēc pasūtījuma izgatavot savu vēlamo mēbeli ar plašu klāsta toņu niansēm. Pasūtījuma laiks nav liels – no 1 līdz 4 nedēļām, atkarībā kāda veida mēbeles klients vēlas iegādāties. Līdz ar to tiek strādāts ar katru klientu individuāli. Veikala darbiniece Karīna stāsta, ka nav neiespējami pasūtīt veikalā redzamā eksponāta dīvānu, arī citā tonī vai materiālā. Ir pat iespēja šo dīvānu pasūtīt 2 toņu izpildījumā, ja vien klients to vēlas. Kad veikalu atvēra, sadarbība bijusi tikai ar 15 Polijas mēbeļu ražotnēm. Šodien tā ir paplašinājusies līdz pat 40 sadarbības mēbeļu rūpnīcām, turklāt iespēja veikalā ir iegādāties arī Latvijā ražotas gultus un matračus. Veikala aktīvākā darbība notiek arī ar izveidoto interneta veikalu www.svmebeles.lv, kurā ir iespēja ikvienam pasūtīt savu vēlamo, tā skaitā izvēloties dizainu un toni. Nākotnē SV Mēbeles plāno atvērt vēl vienu veikalu, kas ambiciozi ietilps tuvākajos plānos. Veikala Trumpis mēbeļu nozarē ir vienmēr piedāvāt klientiem viszemāko cenu. Veikala darbinieki katru dienu seko līdz internetā mēbeļu piedāvājumiem, un, ja citur ir lētāk, cena tiks pielīdzināta vai pazemināta. Kaut mazliet, bet šajā veikalā jums būs iespēja iegādāties tomēr lētāk. Mēs darbojamies ar to, ka mēs strādājam ar Saledzene LV un Kuri pirkt, un mēs katru dienu pārbaudām visas cenas, darām, ka viņi būs viszemākās nekā citiem veikalam. Jā. Veikala darbinieki stāsta, ka svarīgi ir arī tas, ka šeit strādā ļoti draudzīgs kolektīvs, kas jebkuram klientam no sirds palīdzēs atrast meklēto un darīs visu, lai klients neaiziet neapmierināts vai bez meklētā, jo šeit nekas nav neiespējams.